Labdien, mani sauc Arnis, es esmu no Ceklis.eu un šodien mēs apskatīsim centrāla apkures kamīnu krāsniņu Sonija. Krāsniņi būs ideāli cilvēkiem, kuri meklē apkures risinājumu vairākām telpām vai vairākiem stāviem, lielākām platībām un kuri vēlās arī silto ūdeni. Pateicoties iebūvētajam siltummainim, kas izdala 12 kW jaudu, 5 kW tiek izdalīti istabā un 7 centrāla apkures sistēmā. Krāsniņi ir spējīgi apsildīt līdz pat 80 kvadrātmetru lielu platību. Krāsniņai varēsiet pieslēgt radiatorus, siltās grīdas, ūdens boileri, akumulācijas tvertni un visas pārējās centrāla apkures sistēmas sastāvdaļas, kas tiešām atvieglos ikdienu, jo jākurina būs tikai viena krāsns, bet siltums aizies uz visu mājokli. Sāksim ar krāsniņas augšdaļu, dūmada izvads 130 mm, un tajā ir iestrādāts šībers. Krāsnes augšdaļa ir izgatavota no tērauda. Virs dekameras durvīm ir sekundārā gaisa padeve, ar kuru ideāli var kontrolēt degšanas intensivitāti, kā arī izdalīto jaudu. Un starp gaisa padevēm ir ražotāja logotips Zvezda, kas ir bulgāru ražotājs. Tālāk esam nonākuši līdz dekameras durvīm, kas izgatavotas no tērauda. Tām ir kromēts tērauda rokturis, kas piešķir jauku dizainu, un karstum izturīgs dekameras stikls ir pretaizkvēpšanas tehnoloģija, kas padarīs to tīru ilgāk. Atverot dekameras durvis, var redzēt, kā atverās tās plaši, vienkāršai malkas ielādei. Dekamerā ir izturīgs siltummainis, kam ir tiešā saskarsme ar uguni, kas nodrošinās lielisku siltumātdevi, jo tikko kā iekurināsiet krāsni, siltums arī būs jūtams radiatoros, siltajās grīdās un visās pārējās istabās. Tas ir milzīgs pluss. Aiz tā ir biezas šamata plāksnes, kas izklātas pa visu dekameru, kas arī akumulēs siltumu un atdos to vairāk uz siltummaini. Tad lielāka jauda aizies tieši uz centrālu apkuri. Un apakšā ir čuguna reste, kas izgatavota bieza. Protams, pārbaudīsim arī malkas ietilpību. Man ir vairākas pagales, kas ir aptuveni 36 cm garas. Tās ieiet pavisam vienkārši. Tās var turpināt likt un likt. Un dekamerā var ielikt daudz malkas. Tālāk nonākam līdz papildus durvīm, kas ir tieši unikāls konkrētajam modelim. Tām ir divas funkcijas. Viena no tām, kad iekurat krāsni, jūs varat tās atvērt papildus gaisam, būs vienkāršāks iekuršanas process, bet, kad jau ir veidojušās ogles, var durtiņas atvērt, un jums būs vieglāka piekļuve ar instrumentu iebirdināt pelnu atvilknē caur režģi. Jo veicot to caur šādu leņķi, tas nebūs tik ērti. Tālāk jau nonākam līdz pelnu atvilknei, kurā iestrādāta primārā gaisa padeve. Principā gaisa padeve vienkāršākai malkas iekurināšanai. To var atvērt, kad sākat iekurināšanu, un gaiss tiks vilkts no apakšas uz augšu. Pati pelnu atvilkne ir liela, es pat teiktu ļoti liela, un tā padarīs pelnu iztukšošanu pavisam vienkārši. Krāsniņas apakšā ir ietilpīga vieta, kur var novietot malku. Šāda vieta ir ļoti laba, jo pirmkārt tā būs silta, tā nedaudz izžāvēs malku, un otrkārt malka nemētāsies visapkārt, bet gan būs organizētā vietā. Krāsniņas sāni izgatavoti no tērauda, viss krāsniņas korpus ir pārklāts ar karstumu izturīgu pārklājumu. Krāsniņas aizmugurē atrodamas centrāla apkures sistēmas savienojuma vietas, kas atrodas viena virs otras. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par centrāla apkures krāsniņu Sonija. Ja vēlaties to apskatīties klātienē, pašlaik arī atrodamies Spunķiemā mūsu izstāžu zālē, kur apskatām ir ļoti daudz gan centrāla apkures modeļu, gan arī cita veida malkas apkures iekārtas, tā kā droši brauciet ciemos. Ja vēlaties uzdot kādu jautājumu par konkrēto krāsniņu, droši sazinieties ar mani vai kādu no maniem kolēģiem Ceklis.eu kontaktu sadaļā. Mēs jums palīdzēsim.